Sveiks, jaunēkli! Vai tu man vecai kukažiņai nepalīdzētu salasīt žagariņus? Es esmu ļoti veca un nogurusi. Nu, palīdzi man. Man vakarā jākutne krāsniņa. Nu, es nezinu, man... Nu, lūdzu. Nu, labi. Kur tad ir tie žagari? Tur. Labi. Nu, te būs vecomāt. Tu sēdies uz mana šuveklīša. Nu, liec dāls zemēte. Jā. Paldies tev, ka palīdzēji. Nav pa ko. Vai tu jaunēklis zini, kas es esmu? Ko? Nē. Es esmu vecā labā feja Sturmdrangtrūde. Un par to labo sirdi es izpildīšu 3 tavas lielākās vēlēšanās. Nu, saki, ko tu gribi? Ko? Nu? 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 Nu, es gribu Mercedes. Mercedes? Mīļo labo jauniekli, tu iesi pa šo taciņu, un taciņas galā, kā beigsies mežs, tu redzēsi pilnīgi jaunu Mercedesu. Attaisīsi durtiņas, un tur būs iekšā atslēdziņa, un Mercedes ir tavs. Paldies, vecomāt! Nu, saki otro vēlēšanos. Otro? Nu? Otro? Jā. Es gribu, lai man būtu vasarnīca. Villa. Mīļo jauniekli, iesēdies tai Mercedesā un brauc taisni pa šo meža celiņu, un tad nogriezies pa kreisi un upes malā. Tu redzēsi skaistu 2-stāvu villu, un tā ir tava! Paldies, vecomāt! Paldies, vecomāt! Jauniekli! Nāc! Bet pēdējā vēlēšanā. Trešo. Ko tu gribi? Trešo? Jā. Trešo? Nu? Mašīna ir? Jā. Vila ir? Jā. Nu? Es gribu sievieti tādu garām kājām, gariem matiem, lieliem pupiem. Jā. Nu? Jā. Nu? Un tu noteikti gribētu, lai visi viņa mīl, bet viņa tikai piederētu tev, vai ne? Jā, es gribu, lai visi mani mīl. Visiem. Jauniekli, kā tu aiziesi meža galā un redzēsi savu mašīnu, tā iekšā sēdēs šī skaistā meitene, un viņa būs tava. Jauniekli, nu nāc blakām nomierinies. Tagad tev ir jāizpilda viena mana vēlēšanās. Kāda vēlēšanās? Nu, viena. Es izpildīšu tikai tad tavas vēlēšanās, kad tu izpildīsi mani, jo... Bet tu taču pat esi feja, tu taču pat vari izpildīt savas vēlēšanās. Nu, visu es nevaru pati. Vienu vēlēšanos izpildīsi. Saņemsi dāvanas. Nu, kādu? Žvīg-žvāk! Breku-braku! Žvīg-žvāk! Breku-braku! Žvīg-žvāk! Breku-braku! Žvīg-žvāk! Nu, čau, vecen! Paldies, jauniekli! Nu, kas vēl? Panāc šur. Saki, Nu? cik tev to gadu ir, ko? Nu, 36, nu. 36 gadi. Un tici vēl ar vien pasakām. Hai! Kur palik? Vecen! Sturmdrangtrūde!
Vecene! Ja, Sturmdrangtrude! Sveiks, jauniekli! Bir kile kestaneyi aldım elliye, kabuğunu soydurdum ince belliye. Esmer sen darıldın, aldattım diye, kestanem aman, kestanem aman, bir tanem aman. Esmer sen darıldın, aldattım diye, kestanem aman, kestanem aman, bir tanem aman. Kestaneyi kavurdum soba üstünde, kabuğunu savurdum aba üstünde. Labvakar! Mēs atkārtoti pieslēdzamies tiešajā ēterā kādam privātklubam Rīgā, no kurienes pārēdām Missis Latvijā 94 noslēguma daļu. Cienījamā žūrija savus kotletes ir iebaudījusi, un, kā redzu pēc šīm smaidošām sejām, pēc mūsu dakterītes sejas redzu, ka rezultāts ir visai veiksmīgs. Kāda no 10 finālistēm ir kļūsi par ilgi gaidīto Missis Latvija 94. Tātad rezultāti ir apkopoti, un man kabatiņā, šajā mazajā piezīmju kalendāriņā, ir šī gada Missis Latvija 94 finālistes, laureātes vārds. Tātad, es atvainojos, es būšu nekaunīgs un došu priekšroku mūsu cienījumiem televīzijas skatītājiem. Tātad, Missis Latvijā 94 Mildiņā! Missis Latvijā 94 Milda Nabiņā! Šis mirklis ir pienācis. Mildiņa Nabiņa ir kļuvusi par Miss Latvija 94, un, kā pienākas, uzvarētājai jautājums. Mildiņa, jūs bijāt pirmā, jūs esat pirmā un būsiet pirmā. Sakiet lūdzu, nu ko jūs patreiz jūtat? Es domāju, ka visi I ir salikti bez manas palīdzības. Visi punkti uz I ir salikti? Jā, visi punkti uz I ir salikti.
Mēs taču mēģinājām, un jūs nekā neatceraties vairāk. Jā, redziet, tātad Mildiņa ir kļūsi laureāte. Mildiņa man teica, ka biroja telpas esot piekrāmēts pilns ar dāvanām. Tev būs, viss tev būs. Tātad pienācis mūsu svētku kulminācijas brīdis, kad pagājušā gadā vice-misijas Skaidrīte Krāniņa atdod savu goda titulu un pasniedz savu valdīšanas kroni, savu pašdarināto kroni Mildiņai Nabiņai. Nu, kā tev patīk paskaties, nu? Kādi? Paskaties, smuki. 7 gabali vienā gājienā. Kā tad tu Mildiņš šitā varēji? Nu, ne jau es te... Nu jā, nu tā mana kucīte. Tā gudrā kucīte tava. Ot redzi, ot es domāju, kādi tie žurnālistiņi, viņi tādi, nu, dumi tādi cilvēki, saprot? Ot tā kā kāds slavens nomirst, jā? Pilnas avīzes, jā? Jā. A ot kā kāds piedzimst slavens, neviena vārda. Pareizi. Ja neviens nav bijis skatījies, Neviens nav bijis, jā. Tādi slaveni papi. Klausies, No. es taču skatījos šito te to televīzijā, tos aktierus apbalvoja. Jā. Jā, tev slaveni aktieri, tu režisori, tu taču... Oskarus deva un visādus tur Kasparus un šitos. A tu tā televīzijā tādi 2 jauni puikas, tādi, viņi tos jokus taisa, a viņi ne slaveni, ne populāri. Nu, ja tie jau nav aktieri izrādās, jā. Tagad jau visur mafija. Mafija, jā. Mafija zirgā. Mafija zirgā un mafijas galā. Jā. Ja ko tad tas nabaga gailītis pret to zirgu var izdarīt? Jā. Neko? Ko gailis zirgam var izdarīt? Zini, kas, es vēl skatījos ar te televizoru, tad tā komisijas priekšniece, ja priekšnieks bija, nevar saprast, vai viņš priekšnieks vai priekšniece. Nu tā. Tad viena žūrijā bija tā, nu mūsu klases tā resnā kritiķe Tā izrādās. kritiķe, jā. Izrādās teātra kritiķe. Kura? Nu, Lonija. Lanija? Tā Lonija. Jā. Viņi jau skolas laikā to teātri ciest nevarēja. Ui, kāda nešpat tagad tos sacerējumus drukāt. Un šitādas, un kur viņas izlieno? Es nezinu, nu kā tad tā šitā? Pagaidi, es nevaru saprast. Man teica, ka te esot trīs šie suņi, divas kuces. Kaut kur jāskatās. Kaut kur esot to var noteikt, kur pēc acīm Kur tad Mildiņ? Nu pēc kādām acīm? Nu tak vajag pret sauli pacelt redz, nu. Pret sauli? Pēc profila, nu. Pēc propila. Tak ir, nu. Puikiem tur ir tā, un meitam tā ir, nu. Smuks propils! Paskaties, nav līdzīgs man, ko? Nu, dikt līdzīgs Mildiņš. Nu, izspļauta Mildiņa, nu. Propils, tāds propils. Propils. Zini, kā šito sauc? Nu. Šitais ir Kārlis Lielais man ir. Kārlis Lielais. A tas tur Kārlis Mazais. Kurš tas mazais? Mazais ir Kārlis Mazais, ot. Mildiņ. Jā. Ko tad tu, Mildiņ? Ko tad tu tāda brūna, ko? Brūna. O, tu pastājies sunīšiem katru dienu pāru visu laiku saulītē, Tā rūsa man, saprot. Tā rūsa, tā kā es ar tā gribu teikt, kāda tu tu brūna. Tev tak saule vairs neņem, kur tad tavos gados tā vāda. Gaņa. Vaidi. Vana pa vakariem arī. O šitā Mikuškinai bija. Zini? Ja Mikuškina saproti, atnāk vīriņš mājās, a Mikuškinai draudziņš priekšā. Nēģeris. Ko tu saki? Nēģeris guļ goltā. Ko tad dabūja? Ko tad dabūja? Humpals. Kāds humpals? Humpals, nu. Kas tas humpals? Nu, second handā, nu. Uz svaru iedeva. Nēģenu uzvod. Dzīvsvarā. Humana palīdzība. Ar šitādiem te zlobiem, baltiem. Jēzus mani, kurā veiklā? Uz Elizabetes ielas, Gertrūdas ielas. Maška, pa divām vienu dabu paņemsim, a? Klēcies mierā. Vienu niegru pa diviem, ko? Mildiņa izbēd šitos te. Mēs vecu un dūla palika. Beidz. Savu veci tiec galā. Mildiņ! Milda! Mildiņā! Milda! Kur tu?
Taisi vaļā! Kā te viņu var attaisīt? Taisi vaļā, pulā! Kā tad? Tā! Nu, vai! Taisi vaļā! Ko tu? Mildiņ, ko tu? Iesprūdu! Tā tava mašīna šitā? Vai, die? Kā tu zini? Tā mana mašīna nopirku. Atslēgas iekrita iekšā, iesprūdu iekšā. Ko tu sēdi bagažniekā? Pēc kāda tu izskaties? Kas tad pat cepuri tāda? Pēc kāda tu izskaties, vai, die? Ko tad tu tādu izdomāji piesprāst tādu suņi augšā? Ko tad tev tāds krabis piesprāst, ko? Es te vienā žurnālā redzēju. Jā. Ko? Kas jau par somām tādām te? Nu, ko? Redz, Mildiņ, tu te pēc mašīnas. Jā. Es saprotu, es mazmeitiņai uz kāziņā visu to naudiņu sagrabināju. Un viņi precās tagad? Precās, jā, nopirku tādu dikti smoku audumu, nopirku puķītēm tās, dikti pašai skaudība pilnīgi paņēma. Gardīnišus varētu virtuvē sataisīt. Tā izvēle viņai pareizi domā. Oi, nerunā, tak dikti smoks pasties, redz ar puķītēm, latu metā. Es par to brūdgānu prasu tev. Brūdgāns? Brūdgāns, dikti labs brūdgāns. Smoks tāds jauns, smoks jā. Kādā matā ir? Deputāts. Šitajā seimā tagad būs nākošā seimā. Visas ot samaksāts, visi būšot jau. Tā. Jā, nu labi, paskaties mašīnu. Paskaties, redzi? Sarkana. Redzi, pie mēteļa piestāv. Redzi, speciāli pirku jaunu mēteļi. Jā, pie mašīnas. Pie mašīnas pirku. Tajos, sekunda hendos nopirku. Mēteļi nopirku, a šito šrotā paņēmu. Šrotā? Šrotā. Kur tad tāds ir? Nu, šroti tie, kur tu tās jaunās mašīnas tikai sabuktētas. Sabuktētas. Ko tad šitā sabuktēta? Šitā nav buktēta, nav. Pagaid, kā tad vienas durvis tikai? Nu, tas ātumam viens. Es vienā pusē, otrs otrā pusē. Tā bišķi smucīgs tāds. Kā tas sauc to mašīnu tagad? Tā īsta fašistu mašīna. Golfs. Jā. Volkswagens Golfs. Jā. Volkswagens tagad. Jā. Tas jau tagad šitas te vilkatis tāds iznāk. Skrien kā vilks. Oi, dieļa. Klausies, Mildiņ. Golfs. Golfs. Aiz televizoru nopirku. Nu, tā jau pēc tā ģerkina. Nopirku. Dikti labs televizors. Zini, tagad rāda futbolu. Visi dzed to bumbu, tādu apaļa bumbu dzed. Es tagad aizienu, tad olas uzcept vieriņa vakarā, zini. Nāku atpakaļ, skatos, tā bumba plakana palikusi, zini. Tāda ovāla palikusi. Es domāju, čupā tas teļuks, jā. Es uzreiz uz mašķeru, vajā Saška dzīvo. Es tur pa vakariem vēl ņemās, saprotu. Es saku, Sašiņ nāc augšā teļukam kaut kas, zini. Sašiņš uznākš, es saku, sāk smieties. Viņš saka, ko tā bambīt, zini, ko tad? Viņš saka, te tak regbiju rāda. Ar regbijā tā bumba tā ovāla, zini. Es domāju, ka televizors. Kas es? Te no firmas, no blakus veikalā. Nu. Ko jūs gribat? Labrīt, Eiropa ienāk jūsu dzīvoklī. Es jums gribu... Vaņērā? Nē, es pie jums vienalga. Es gribu parādīt jums labāko pašlaik Eiropas putekļu sūcēju, kas ienesīs prieku un svētkus jūsu ģimenē un jūsu dzīvoklī. Nu, zahaģi. Jā, atvainojiet, kur es gribu parādīt jums. Nodemonstrēt. Zašāl. Jā. Tas tiešām ir svētki jūsu ģimenē un jūsu dzīvoklim svētki ir. Labrīt! Labrīt! Eiropa saka labrīt jūsu mājā. Labrīt! Labrīt. Jūs veic firmā Rokoko, Ko un Ko. Mans veikala pseidonīms Žadana Bruno, kā jūs veic sauc. Vaļerija Petrovna. Vaļerija Petrovna. Jā. Tā ir šis putekļu sūcējs. Jūs esat 1100 vatu viņš rau iekšā, ja? Ja jūs, kundzīt, ņemat viņu optam, jums ir skitka, piemēram, ja? Tā, ko mēs te... paskatieties, kādu netīrumu jūs šeit mājā, ja? Paskatieties. Kundz? Ko dar? Kundz, neuztraucieties. Es jums garantēju tos visas minūtes laikā apēst visus tos, kas būs palikuši pāri, ko nebūs savācis mūsu firmas putekļu sūcējs. Ko, šito šmuts tu ēdis? Nē, tūlīt mūsu putekļu sūcējs viņus apēdīs. Tā, kur mēs priekšā, kur jums kontakts? Pagā. Jā. Es aiziet pēc karotīt, jā? Pēc kādu karotīti? Pagaid man te. Pēc kādu karotīti? Kādu karotīti? Ko tad tu to mēslēdis, ko? Kā ēdīs? Mēs tur iešams esmu un viss savilksim iekšā. Eiropā jūsu dzīvoklī. Klausies, Eiropā! Nu? Man jau tā no ulmeņa laikiem elektrības tā nav dēliņa. Kā tā? Es eju pēc karotas, labi es gribu. Nu kā tā, nu vat tā ir, nu nav. Kāpēc nav? Nav ne pilsonība, nav nekā nav. Nu kur tad elektrība tagad būs? Nu tad ar tā kā tāds. Eiropa ienāk, zin, te man. Eiropists kaut kāds, zini, saproties. Nu tas bija skaisti.
Nolūk. Nekas. Skaisti rudens ziedi. Nu, dikti skaisti. Es teikšu, zini, man tāda svētku sajūta ir, ka pilnīgi man padziedāt gribas, zini, to latviešu sarkano strēlnieku laukuma sarkanas rozes, jā, aizsoļo strēlnieki lāčpleša augumā, Ļeņina rokā rētā. Tu atkal to savu jaunību. Nē, bet tu zini, cik nav tā dziesma dziedāta, bet es nevaru saprast, kāpēc tam Ļeņinam tā rēta rokā, zini. Šāva viņam to. Šāva, jā. Šāva, to es tā dāma, šāva to piskoli. Nu, pagaidi, ko režisori rāda mūsu zīme jau, jā. Mēs esam pašlaik televīzijā, skaidrīt, mēs uzaicinātas abas uz jubileju. Uz jubileju. Televīzijas 40 gadu jubileju, un mēs tagad vadam. Tagad jāsaka tā, ka, nu, principā, jo, nu, mūs jau tā jaunā paudze neatcerās vairs, cik mēs jau bijām vecas veterānis. Mēs jau sākam to televīziju. Es jau visu 3. stāvu tur Linarda Laicēnu ielā tīrīju. Jau 3 gadus strādāju, kā pensijā aizgāju tāpat. Tā ir bikinet, ko kapos, man tas operators vēl skrēja pakaļ. Jā. Filmējam, man tas pa kopiņām tik tā brik, tā kā tāda. Es pionieri biju, sēnes lasīju, sēnes varēs. Nu, tad, kāpēc tad mēs esam sapulcējušās abas šeit tagad? Jubileja, 40 gadu. 40? Daudz. Paga. 40 gadi? 40. Bet klausies, Mildiņa, cik tad tev ir gadu? Man jau pie 50 nāk, jau tuvojās tā pie 50. Pie 50, jā. Aha. Nu, tad no kuras tā puses tad jāsaka, no pie tā 50 tev nāk? Nu, tu atkal, nu, tādā kultūrālā vietā atkal uz kašķi vēl. Labi. Šodien mani uzaicināja, visi tik pieklājīgi brauc tajā 20. trolejbusā uz televīziju. Visi tik inteliģenti tajā televīzijā, visi cilvēki inteliģenti. Jā, briesmīgi. Visi sēž, neviens vietu nedod man, nedod. Tas trolejbusa vadītājs, kā ieraudzīja mani, tā ir piecelās, teica, Mildiņa, nāc, es jums iedošu savu vietu, es atbraucu te tā. Trolejbusa vadītājs, tev vietu iedeva. Jūs ticēja snūri ar visiem šitiem. Mūsu studijā ir 2 burvīgas dāmas. Milda Krāniņa un Skaidrīte Nabiņa. Ja otrādi, es domāju, mēs viņas nepārtrauksim, viņas pašai pļāpā. Zinu, man tas vecais vannā zivtņies ķer visu laiku. Sēž uz vannas malas, tad sopēt tā zivtņies, sapēt. Kur tu vannā, zivtiņas? Nu, tu duls galīgi, tā vajag pie ārsta vest, kaut ko parādīt. Kāpēc uzēt pie ārsta? Man pašai patīk, kā tā zivtņies pa to vannu. Dievs! Nu, jūg tie cilvēki, vispār sajūg. Ja pasties šitai Mikuškinai, nu, no sastā dzīvokļa atkal tā, ku bija tā klibo kāju. Zini, nu, tak stāvoklī bija, vai ne? Un gaida bērniņu, nu. Ja tu saproties, aizbrauc uz to dzemdību, un tas vīrs līdzi, zini. Skatīsies, kā nāk ārā, nu. Nu, ja nebija klāt pieņemšanas, tad vismaz, lai pats kā laukā nāk. Nu, tu dieviņa. Ot laiki, ne? Agrāk uz lauka dzemdēja, viss bija kārtībā, nu. Man to vecis atbišķi apslimies, vispār taisnībai apslimies. Ir? Viņam ir te, šeit... Tā nevar. Nu, var jau, tabletes viņam iedod, viņš lēnam tabletes ēd. Es domāju, ka es pārbaudīšu viņam. Ja vienreiz pie pusdienām, es piemetu vēl vienu tableti klāt. Jā. Viņš tā pārvērtās, ir sāka man uzmākties. Pat uz galda. Uz galda, tā kā nērti bildi. Nē, skaidrs, ka nērti. Kopšās reizes mēs vairs neēdam tā kafejnīcā. Janka! Nāk brokastīs! Janka? Janka! Čau, Janka! Nu, lūk jau, vecais ar garo bārdu tiek aizvadīts, un jaunais ar zīdaņa cepurīti nāk mums pretī. Tādēļ mūsu darba vietā gaiteņi ir tukši, jo visi galvenie apcirkņi ir piepildīti, darbi ir padarīti, taču šeit vēl klīst kādi daži cilvēki, kas vēl pielabo kādas astītes, un tāpēc varbūt atradīsim šos darba rūķus, kas patreiz vēl strādā mūsu darba vietā. Sveicināti! Lūk, arī viens mūsu parastais izklaidētājs no izklaides. Lūk, Jānis. Jāni, kā tad jūs aizvadījāt pagājušo gadu, kā apcirkņus piepildījāt? Nu, varbūt ir kādi kuriozi gadījušies vai kā?
Nu, kādēļ jūs mājās neiet? Nu, beidz. Nu, kas tad, Jāni, nu, vai tad jaunajam gadam kādu grādīgu arī esat jau sarūpējis, ko? Nē. Nu, kas tad, aldziņu neesat vēl saņēmis? Nē, ir nauda, viss ir. Nu, kas tad grādīgi aptrūkušies, vai? Ir grādi, viss ir. Nu, bet kas tad ir, nu? Negribās vairāk. Skaistu ziedu kaujā, skaistīju. Labvakar, nāc iekšā, nāc. Pasties, rekord. Kā te dzīvo kādi bumbuļi, pimbuļi, vai tie nokrita madzē? Nesabojiet, te bušķosim tagad. Nu labi, ka tagad to likumu izdomāju. Redz, mēs ar pie darba esam tikuši uz klāt. Izdomājuši to, ka jāpušķot te tās kabineti visi tajās valsts iestādēs. Kā tu dabūji šito te visu darbu? Nu, ko es pasludinājumus palasīju? Normāli viss bija. Klausies. Prācīts bija. Mākslinieci, modelētāju vajaga, dekorātori. Kaut kādā dokumentus, kā tu dabūji to? Man tā, ka es tā kā esmu pa kādzām gājusi, vai diekas man te struntu. Davai krāmi ārā visu. Es jau tikai kapu kopiņas esmu kopusi, nekad neesmu dekorējusi. Tu jau veca kopis esi, jā. Kā likt tagad kaut kā? Nu, nezinu, pagaidi, plāns jāizstrādā, liet zemē neplāties tā kā tāda vistā. Tā, skaties, kas te... Stāv, aizmūdē, stāv vien. Kas stāv? Uidie! Paskaties, tas apēs. Ko? Gaļa noskrubināta visā. Nē, beidz, tas ir pasties, reku raste, arī ir. Tas ir vērkaķis, taču. Nav asti, tas ir kurbuļis, tikai no mugurpuses kurbuļis. Kur? Nu, labi. Labi, ka piekārts, labi, ka nestaigā. Eglis nav. Davai piekāsim šitam pašam. Eglit? Nu, kā plīkums aizsi. Milda, tu ko tu, kas tu šitā te esi? Kas tu? Krimināli gribi dabūt? Kurš? Atvainojiet. Priecīgu jauno gadu jums. Paganu, lai tā izskatās smukāk, nu taču ne. Laimīgu jauno gadu. Es uzskats apģērbu. Pagaid, tad vajag arī šauli uzlikt kaut kādu. Tad vajag, redzi, šaulīti vajag, lai nesokstu mūsu zoķīti, тут koķīti, jo. Mēs jūs savienojam kopējām dzīves etapā tagad. Zini, Milda, es nevaru strādāt, ja es neesmu ieņēmusi pirms darba. Pareizi. Tu zini, es zinu, tiem dakteriem vienmēr nes konjaku nes, vienmēr šokolades nes, jāploksnes. Vajag pašu rīti daudz nemoldēt. Skatāmies, ko šokolades. Vai nu šokolades jābūt? Kaut kur. Pagaid, skaties, tere. Kas te ir? Vai tu te nori? Prusaki. Balts. Būtu sarkans, būtu ar markanu sauku iekšā. Paosti. Ne, osi tu. Nu? Točno, spirts. Spirts ir. Spirts ir. Nu, bet pagad, tas ir vaigi stiprāks. Pagaidi, uz rokas jāpamēģina. Ja rokas spalvas iet nost, tad, točno, iet nost. Jēzus, Marija! Ņemsi. Jēzus, bet tu šitā spalvas iet nost. Milda, tu varēsi tāpat ieņemt. Rakus glāzes arī. Pasties, viedāk, lai derāk, neviens, es tā kā saliešu. Stāv priekšā stāv. Daudz skaistu lomiņu, laimiņa dod. Šitā griezies, tagad vai, dari. Tā. O, bet te daudz izliksiet. Vēl sarā. Tā. Nu tad, Miltiņ, laimīgu tev jauno gadu! Tev pa to pašu vietu! Nekas tur mums nesanāca.